Bulgārija, Latvijā! Vispirms es pastāstīšu, ko es darīju Bulgārijā, kā es nokļuvu līdz šai idejai atbraukt ar velosipēdu mājās. Mans gatavošanās process, maršrutu plānošana, ekipējums, viss, kas ar to saistīts, pastāstīšu, kas tur notika. Netālajā 2023. gada septembrī es devos Bulgāriju Sofiju kā pieredzes apmaiņas students Erasmus Plus programmā, studēju fizioterapiju. Ļoti žēl bija atvadīties no savu velosipēdu, kurus diemžēl neņēmu līdzi uz Bulgāriju. Tāpēc bija jāiet pārgājienos pa kalniem, diemžēl. Te bija labākie pārgājieni manā mūžā. Biju plānojis pavadīt Bulgārijā tikai 1 semestri un jau pēc jaunā gada atgriezties atpakaļ Latvijā. Bet sapratu, ka nav ko zaudēt, palikšu vēl 1 semestri. Atbraucu uz mājām, parakstīju visus vajadzīgos dokumentus un devos atpakaļ. Dodoties atpakaļ, man jau bija iesēta tā doma, man vajag velo. Un jau otrajam mācību semestrim sākoties, iegādājos šo velosipēdu, kad vēl bija ziema, vēl nebija velo sezona atklāta, noteikti Latvijā. Bulgārijā jau varēja braukt, bija tāpat augsts. Jau tad es biju paņēmis visu savu ekipējumu līdzi, kas ir ķiveri, kurpes un šorti, krekls. Ziemā ar šortiem, iespaidīgi. Šad tad, protams, arī bija jāiet uz lekcijām vai jādara vēl kaut kas cits, bet galvenā doma man bija vienmēr, es gribu doties ārā, braukt ar velo. Izbaudīt Bulgārijas kalnaino dabu. Tā es sadraudzējos ar savu velosipēdu, es jau viņu biju savedis kārtībā un sapratu, ka man ir žēl pateikt viņam čau. Un tad sāku domāt par variantiem, kā nogādāt savu velosipēdu mājās Latvijā. Atlidot, atsūtīt vai atbraukt. Trešais variants ir kā mans sapņu variants, par kuru es jau biju domājis ilgi. Tātad es iesēju vēl vienu sēkliņu savā prātā. Es gribu atbraukt mājās ar velo. Kā to izdarīt? Man nav ne jausmas. Man nav ne pieredzes, man nav ne ekipējums. Man daudz kas nav. Naudas nav, drosmes varbūt nav. Bet ir ideja. Es domāju, kur lai dabū naudu? Es dzīvoju vienā istabiņā ar savu spāņu draugu Gilermo. Kādu dienu viņš ieraudzīja, ka čalis no Austrijas grib atbraukt uz Grieķiju. Viņam nav ne velo, ne naudas, bet ir ideja. Viņš uztaisīja Instagram kontu, kurā lūdza cilvēkiem ziedot viņam naudu, lai piepildītu šo mērķi, iegādāties velo un atbraukt pa krastu līdz Grieķijai. Skatoties viņu video, man likās, viņam tas izdosies, bet nu ne jau man. Man bija skaidrs, ka man būs nepieciešama nauda, bet cik daudz man nebija skaidrs. Es to izdomāju diezgan interesantā veidā, izmantojot aplikāciju Komoot, kur es plānoju savus maršrutus arī, ieliku Bulgārija, Latvija, pa taisno. Un parādījās precīzi 2000 km. Man bija skaidrs, šī ir tā summa, ko es centīšos savākt, lai īstenot savu velo braucienu. Es izveidoju savu Instagram kontu ar nosaukumu Let Me Ride Home, tāpēc, ka tas bija kā brauciens mājās. Jo mans mērķis bija savākt 1 eiro par katru no šiem kilometriem, tātad 2000 eiro, 2000 kilometri un 2000 cilvēki, kas ziedo 1 eiro. Tā kā ziedojumi palielinājās, es varēju sākt jau domāt par to, ko man pirkt. Aptuveni pusceļā, kad jau bija pagājis mēnesis, kopš es publicēju katru dienu, vācot ziedojumus, gatavojoties, iegādājoties to, ko man vajag. Jo man bija tāds, ok, esmu gatavs piedzīvojumiem, es močīšu vienalga kā, vienalga zinu vai nezinu. Es gribu to pieredzi izbaudīt uz savas ādas. Tad, kad Erasmus tuvojās beigām, es sapratu, man ir jāizdomā, kurā datumā es tieši gribu izbraukt, jo bija skaidrs, es esmu gatavojies, viss ir par to, ka es varu braukt, man zaļā gaisma ir dota, un atliek vien izdomāt, kad. Bija ļoti grūti noteikt šo datumu, kad es izbraukšu, un bija jāsakārto daudz lietas līdz tam, bija jāpabeidz visas studijas,
jāiesniedz visi dokumenti, jādabū paraksti, jāizdomā, ko darīt ar mantām, kas man ir Bulgārijā, kā atdabūt uz Latviju. Tas man izdevās, un 12. jūnijā es sāku savu ceļojumu, lai gan es vēl nebiju nosūtījis savu kasti ar mantām. Paldies manam istabiņas biedram, kurš to izdarīja manā vietā. Bet es biju gatavs doties ceļā, priekšā, man ir tikai ceļš. Tā kā es biju plānojis gulēt teltī lielāko daļu no šī brauciena, tad es meklēju vietas, kur nakšņot, un tas bija kempinga vietas, lai gan pirmā nakts man bija pilnīgi meža maliņā, neviens cilvēks apkārt, varbūt tikai bija dzīvnieki. Kāpēc es meklēju kempinga vietas, nevis meža maliņas vai wild camping, lai justos daudz maz droši, ka apkārt ir vai nu cilvēki vai slēgta teritorija. Otrs, tur ir duša, tur ir elektrība, varbūt virtuvīte, varbūt kas ēdams, varbūt kādi citi cilvēki, ar ko sāk pazīties, pakomunicēt. Ceļš pa lielam bija diezgan vientuļš, daudz cilvēkus nesatiku vai neapstājos, lai satiktu un sarunātos, jo es biju iedomājies, ka satikšu daudz velobraucējus, ar kuriem pavadīšu daudz maz kādu laiku kopā, bet tas nenotika. Es izvēlējos tikai asfaltētus ceļus, jo pārvietojos ar šosejas velosipēdu ar 30 mm platām riepiņām. Man bija mazliet vairāk kā 10 kg papildus svars velosipēdam. Mans svars bija ap 71 kg, velosipēds pats svar 10 kg, un kopā tas ir tikai 90 kaut kas kilogramu. Bet pa asfaltēto ceļu, protams, brauciens notiek ātrāk, gludāk un vieglāk. Un patiesībā tā ir mana pirmā lielākā kļūda izvēlēties nepiemērot velosipēdu šādiem braucieniem, jo tas ierobežoja manu ceļu izvēli. Un reizēm, kad nebija asfaltēts ceļš, vai šīs asfaltētais ceļš bija briesmīgā stāvoklī, man nācās ciest. Tātad brauciena laikā man bija svarīgi, lai man vienmēr ir nauda, lai man vienmēr ir ēdiens, ūdens, vai tas ir pie manis, vai tas ir manā vēderā, vai tas ir veikalā. Tas nav tik būtiski, kaut gan ir, protams, bet es zināju, vienmēr man ir kur to iegādāties un par ko. Aizmirst piebilst, ka man nebija nekādu gatavošanai paredzēto rīku, plītiņas, krūzītes, panniņas, nekas tāds. Un ar to bija ok. Dienas pagāja ļoti ātri. Uz velo dienā es pavadīju braucot 6 stundas, kopumā 10-11 stundas ar visām atpūtas pauzēm. Tik ilgi nosēdēt viegli nebija, man nebija ērti, man regulāri bija diskomforts, bet es zināju, man ir jāminās uz priekšu, un es nokļūšu savā galamērķī tādā veidā. Sākumā es vienkārši lidoju cauri valstīm. 2 dienas, un esmu jau izbraucis visai Serbijai cauri, 2 dienas vai pat mazāk visai Ungārijai, 1 pilna diena Slovākija un tā līdz pat Polijai, kur es sapratu, būs auzas, jo manā prātā jau Polija asociējās ar kaut ko garlaicīgi, vienveidīgi, un kas arī tā bija. Tajā es pavadīju 6 dienas, un tad jau tuvojos Baltijas valstīm, kur jau jūtos kā mājās, un jau varēju atslābt, uzelpot un sapratu, ka var jau čiliņā braukt. Tā kā man paveicās ar laikapstākļiem, dienās, kad es braucu, lietus nelija vispār, 2 naktis bija negaiss, lietus, bet tā kā man telts bija pietiekami mitrumizturīga, lietus izturīga, un viss bija kārtībā. Tikai iebraucot Latvijā, es sajūtos kā mājās, pa īstam, jo Latvija man sagaidīja ar kārtīgu lietu, kārtīgu dušu, kur pirmo reizi vilku virsū lietus mēteli. Un tā bija tā reize, kad es sapratu, ka es esmu gatavs sausiem braucieniem, un lietus laikā ir mazliet problemātiski. Jo tad man ir kurpes slapjas, šorti slapja, lietus jaka nedarbojas tik labi, velosipēds netīrs, ķēde visa izmazgāta un mitrums visās malās. Un vēl daudz citas lietas, droši vien, kurām es nesastapos. Un tajās reizēs, kad biju salījis, vai pats, vai man telts, vienmēr, kad lietas beidzās un sāk spīdēt saulīte, bija jāapstājās maliņā, lai vienkārši paņemtu saulītē, izgultos, izklātu viss, kas man ir salījis, ļautam izžūt, sapakot atpakaļ un doties tālāk, lai atkal nākamā dienā, ja tāda ir, kad man būs jāguļ atkal teltī, lai viss ir sauss, komfortabli un jauki. Vai arī vienkārši
atrast kādu hoteli vai hosteli, kur pārnakšņot un lietu atrisināt. Tā kā jā, šī ir mana pieredze, kā es gatavojos, kā es atbraucu. Esmu gandarīts, pateicīgs, ka viss noritēja tik veiksmīgi, cik vien var veiksmīgi būt. Un esmu gatavs nākamajiem piedzīvojumiem, kas to zina kad, bet šobrīd paldies!